Labdien, jaunavas! Paskatīsimies, kas gan jūlijā pēc taro domām jaunavām ir sagaidāms. Kāda enerģija virmo apkārt jaunavas zīmē? Jaunavas zīmes sāka nokopt visas vecās lietas, sāka mest ārā mantas, sāka pārdomāt, kā viņas uzsāks savu jauno ciklu, kas sāksies jau augusta beigās un septembrī. Jaunavas zīme ir tāda ar tendenci visu vērtīt, pārdomāt, saprast, jo jaunajā ciklā jau līdzi visu neņems. Ja? Tāda atbildība, nopietnība, varbūt mazlietiņās pārāk liela nopietnība vasaras laikā. Dažas labas jaunavas ļoti atbildīgi izturēsies pret senčiem, pret aizgājušajiem, acīm redzot, dosies uz kapu svētkiem vai uz tam līdzīgām vietām, katrā ziņā sakops visu to, kas ir saistīts ar iepriekšējām paudzēm iespējams. Ja? Tātad arī tās var būt tādi apmeklējumi kā dzimtas māju apmeklējumi, kur mēs kādreiz pavadījām bērnību, atgriešanās pagātnē, atgriešanās senās vietās, lietās, cilvēkos un notikumos un tāda kā pārdomāšana, tā visa pārdomāšana. Nu, skatīsimies, kas notiks darbā. Darbs jaunavas un kā vislabāk to darīt. Darbā ir ļoti mājīga sajūta. Tas nozīmē, ka daļa darbinieku, acīm redzot, būs atvaļinājumos, vai arī jūs būsiet pašas jaunavas atvaļinājumos, jo tā darba sajūta ir tāda kamerversija, tā ka es būtu tikai kopā ar savējiem, turklāt tā kā mazliet svinības. Tātad tas ir iespējams, ka daudzos kolektīvos, tur, kur būs jaunavas, būs kaut kas svinams, kādas uzvaras, ko vajadzēs atzīmēt, kādas prezentācijas, visa veida svinīga noskaņa, turklāt tās šīs te mazās, varbūt tie ir arī kādi izbraukumi pie dabas kolektīvos, vai tā kādas, varbūt ne sporta spēles, bet tāda tā kā saistībā ar svinībām un izbraukšanu un galdiem un kopā būšana, tāda kā kolektīva stiprināšana. Tas ir ļoti noderīgi šajā mēnesī, jo tas padara jūsu darba vidi ļoti cilvēcīgi tuvāku, siltāku. Un ko darīt? Baudīt vasaru, lai arī atcerties, kaut arī jāiet uz darbu, ārā ir vasara, un šis ir ļoti, ļoti veiksmīgs laiks, lai parādītu savas prasmes, savu profesionalitāti, savu zināšanas, paspīdētu. Daža laba jaunava droši vien uzstāsies televīzijā, rādio, kādās plašsaziņas līdzekļos, varbūt kāds uzsāks savu profesionālo darbību sociālajos mēdījos. Ja? Tātad ļoti veiksmīgs laiks darbam. Partnerattiecības jaunavas. Un kāds ir ieteikums? Partnerattiecības. Kaut kā jauna uzsākums. Jā. Tas ir tā kā nerātnības piegarša, kā tāda ļaušanās. Un man pirmkārt gribas teikt par tiem cilvēkiem, kas kaut ko meklē. Paskatieties uz tādiem cilvēkiem, kādus jūs nebijāt iedomājoties savus partnerus. Paskatieties uz interesantiem, savādākiem un tādiem netradicionāliem cilvēkiem, kas ir apkārt, jo mums katram galvā ir kaut kāds standarts, kādam vajadzētu būt manam partnerim, bet šis nav tas gadījums. Jums blakus ir kaut kas ļoti, ļoti interesants, kur jūs iespējams varbūt uzskatāt tikai par savu draugu, vai ko jūs uzskatāt tikai par kādu retrīta biedru, ja? Bet paraugiet, vai viņā nav arī kādas burvīgas jums tīkam partneri īpašības. Tiem cilvēkiem, kas ir saistīti jau ar partneri un kas ir saistīti ar ģimenēm un bērniem, pirmkārt šī kārta var norādīt uz kāda bērniņa ienākšanu jūsu ģimenē, ja? Bet tas atver vārtus visam, kas ir interesants, kas ir jauns, kas ir neparasts, kas ir nedarīts, ko mēs nekad neesam darījuši, ko mēs nekad neesam atļaujušies darīt, tad vienkārši piedalieties. Ieteikums ir paplašiniet to lietu loku, ar ko jūs kopā nodarbojaties. Varbūt tā ir kāda deju klase, kur jūs kopā dodaties, varbūt tie ir kalni, varbūt tas ir izpletņu lēkšana, varbūt tā ir jebkas. Paplašiniet sfēru, kurā jūs atrodaties kopā ar partneri un jūs paliksiet interesantāki viens otram.
Un tagad padoms. Jaunums. Esiet ātri, esiet dinamiski, nedomājiet šajā mēnesī, ļaujieties vējam, ļaujieties smaržai, ļaujieties uzaicinājumam, ļaujieties lidojumam, ļaujieties jebkam, un jūs pamanīsiet, cik tas ir aizraujoši. Nu, tāds lielisks mēnesis jaunavas, lai jums izdodas vislabākajā veidā. Uz tikšanos!